Tuvojas 16. marts diena, kas šogad Latvijā tiek gaidīta ar zināmām bažām pēc referenduma saspringtās gaisotnes dēļ. Vai Rīgas doma atļaus šajā dienā rīkot pasākumus visiem, kuri to vēlas? Par šo un citiem tematiem šorīt runāsim ar Rīgas domas priekšsēdētāju Saskaņas centra līderi Nilu Ušakovu. Labrīt! 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 Vispirms par notikumiem kaimiņu valstī. Jūsuprāt, prezidenta vēlēšana rezultāti kā ietekmēs attiecības ar Latviju? Es domāju, ka ļoti pozitīvs signāls, ka trešo vietu vēlēšanās ir ieņemis Prohorovs uzņēmējs. Ja mēs runājam par rezultātiem Maskavā, viņš ir ieņemis otru vietu, apsteidzot pat Zjuganovu. Un tas liecina par pozitīvu un pareizam izmaiņam sabiedrību. Un tas nozīmē, ka ja mēs gribam prognozēt, kāda veida vēlēšanas rezultāti varētu ietekmēt attiecības ar Latviju, mazāk pragmatiskāk diez vai kļūs. Tas nozīmē, ka sabiedrība Krievijā vēlētos redzēt kādu citu līderi, jūsuprāt, tāpēc liels atbalsts Prohorovam? Es teiktu tā, ka ļoti liela daļa no sabiedrības ir liberāli orientēti, kas ir pozitīvs signāls. Runājot šeit pat par Latvijas notikumiem, tuvojas 16. marts, un kāda būs Rīgas domas nostāja pieteikt to gājienu vai kādu piketu atļaušanā vai neatļaušanā? Tāpat kā vienmēr mēs saņemsim visu informāciju no attiecīgām iestādēm, pirmām kārtām no drošības policijas, un vadoties no tā, vai ir iespējams nodrošināt kārtību, vai ir riski drošībai, tad arī pieņemsim lēmumu. Mēs prognozētu, ka lēmums būs pieņemts izpildu direktors attiecīgi trešdien. Tā mēs vismaz to plānojam. Šo trešdienu? Šo trešdienu, ja, piemēram, ja gadiem tas lēmums būs negatīvs, lai visas puses varētu arī to ņemot vērā viņa tiesības apstrīdēt to tiesa. Bet uz trešdienu, es domāju, lēmums jau būs. Vai šobrīd jau esat saņēmuši kādu informāciju no policijas? Patreiz tikai to, ka mēs esam dzirdējuši publiskā telpa, ka šogad riski ir augstāki nekā bija pērn un 10. gada, kad visi gājieni no Rīgas domas puses bija aizliegti. Tas nozīmē, ka šodien līdz pirmdienai jūs vēl personīgi ar drošības policijas pārstāvjiem tikušies nesat? Mēs tagad gaidām oficiālu vēstuli. Tas nozīmē, ka līdz trešdienai jums jau ir jāizlemj, kā rīkoties, neskatoties to, ka vēl šī tikšanās nemaz nav bijusi un tie iespējamie riski nav izvērtēti. Es varētu prognozēt, ka uz trešdienu mums būs atbilde no drošības policijas, un mēs gribētu to lēmumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, kaut gan likuma mums atļaut to vilkt īstenībā līdz 13. datumam, bet mēs gribam to pēc iespējas ātrāk, lai visi zinātu, kas notiks tālāk un varētu tam gatavoties. Pirmām kārtām policija un drošības policija. Vai no tās pieredzes arī, kas ir jūsu rīcībā jau iepriekšējos gados un no tā, kas ir izskanējis publiskā telpā, vai jums šķiet, ka tiešām būtu īpaši jāpievērš uzmanība, kurā mirklī, kā saplānot šos notikumus? Jā, ir absolūti skaidrs, ka neskatoties uz to, vai tie būs sankcionētie vai nesankcionētie pasākumi, ir jādomā, lai pretējo viedokļu paudēji nebūtu viena vieta vienlaicīgi. Savādāk nodrošināt kārtību būs vienkārši lielāks izaicinājums. Man nav ne mazāk šaubu, ka valsts policija varēs to izdarīt, bet priekš kam pārbaudīt un viņus testēt. Vēl par citiem tematiem, par situāciju uzņēmumā Rīgas Satiksme. Tas joprojām strādā ar zaudējumiem. Doma kompensēs vai uzņēmumam būs jāatrod citu risinājumu? Rīgas Satiksme ir viena liela problēma, ka viņi neprot kārtīgi komunicēt ar sabiedrību. Tas ir 50% no viņu problēma. Bet runāt par zaudējumiem. Mums pagājušajā gadā bija pieņemts lēmums, ka dotācijas, kas tiek piešķirtas uzņēmumam katru gadu, sakot, no šī gada tiks piešķirtas 3 reizes, 3 piegājienus. Tā ir pamatsumma un 2 reizes papildinājums, kas būs saistīts jau ar konkrētu situāciju, kādas ir cenas ar degvielu, cik liels ir pasažieru skaits. Ciprus, ko nevar noprognozēt. Neviens nevar pateikt, vai būs dārgāks par lētu, tas dīzeļdegviela nebūs. Līdz ar to otra un trešā daļa no tās dotācijas tiks piešķirtas pavasari un rudeni. Līdz ar to tie zaudējumi, kas patreiz viņiem ir iekļauti un ko apspriež patreiz sabiedrība ap 12 miljoniem latiem, tie faktiski tik daudz nav. Ja būs mazāk, ja būs vēl papildus dotācijas, kas bija plānotas no paša sākuma, vienkārši mēs nevaram noteikt to precīzu apjomu. Bet, kad mēs runājam par zaudējumiem, mums ir jāsaprot, tas būtu pareizāks apzīmējums, cik tas viss maksā. Mums ir liela daļa no pasažieriem, kas izmanto atlaides. Visi atlaides ir saglabāts. Mums ir samazināts visas dotācijas, kas kādreiz bija no valsts puses. Jo kopēja dotācija uzņēmumam, ja mēs salīdzināsim ar 9. gadu, ir mazāk par vairāk nekā 6 miljoniem latiem.
kopēja dotācija un uzņēmums vēl liederīgi saglabāt visas atlaides, ņemot vērā šo situāciju? Rīgas domes pozīcija, ka mēs dotēsim uzņēmumu, lai tas uzņēmums bez tas funkcijas, kas ir saistīta ar pasažieru pārvadāšanu, saglabātu arī savu sociālo funkciju, tas ir nodrošināt atlaides. Atlaides vai arī, piemēram, pilnīgu bezmaksas braukšanas iespēju arī pensionāriem? Runājot par pensionāriem, tas nozīmē atlaidi 100%. Jā. Bet vai arī šī pozīcija, jo tomēr mēs zinām, ka pensionāri ļoti daudz izmanto sabiedrisko transportu, vai šī pozīcija būtu tāda, ko jūs varētu pārskatīt un pensionāriem tikt ieviest kaut kāds daļējs maksājums, īpaša biļete, kā tas ir citās pilsētās arī Latvijā? Nē, mēs to neplānojam darīt un mēs to arī nedarīsim. Mēs zinām, ka nestrādājuši pensionāri mums izmaksā ap 3 miljoniem latiem gada. Tas ir tā summa, kas sociāla programma Rīgas domē var atļauties. Vēl par Baltic Oil terminālu, kuru grib būvēt Bolderājā, un doma vēl spriedīs par to, vai atļaut. Vai ir jau šobrīd domai nostāja par to, vai ir vai nav vajadzīgs šāds uzņēmums? Domas nostāja būs skaidra pēc pirmām kārtām trešdienas komitejas sēdes un attiecīgi pēc tam būs domas balsojums. Mana nostāja ir negatīva. Es neesmu pārliecināts, ka tajā vieta ir nepieciešams tas termināls, ņemot vērā, ka tur attīstās pludmale, ka mēs katru gadu ieguldām līdzekļus, lai attīstītu tieši to, ka pludmale, un tur ir vesels rajons. Bet vēl ir tā cita problēma bez tā termināla, ka tie visi naftas produkti ir jāpievēd. Un tā logistika, viņa nav nemaz tik moderna. Modernā arī nekļūs, un tie ir milzīgi apdraudējumi vīdei praktiski pa visu Rīgu, un es domāju, ka šīs termināls nav vajadzīgs, un es runāju ar saviem kolēģiem no attiecīgas attīstības komitejas, rekomendēšu viņiem un lūkšu viņus to virzīt tālāk ar negatīvu atzinumu, lai domas balsojums arī būtu negatīvs. Bet tad nebūvēt vispār vai nebūvēt Bolderājā? Šis konkrēts projekts ir par Bolderāju. Viņš nav tā, ka tu vari uzbūvēt vai Bolderāju, vai Pļavniekus, vai kaut kur citur. Viņš ir vai Bolderāju, vai nekur. Un tā veida Bolderāja, manuprāt, tāda mēroga projekts ir kaitīgs vidē, un tādus riskus mums nedrīkst pieļaut. Un vēl arī sarunas noslēgumā jūs viedoklis par to, ka eks-premjers Einārs Repšs ir paziņojis par kādas sabiedriskas organizācijas izveidošanu, kur iespējams varētu pārtapt partijā. Ko šāda partijas izveidošana varētu nozīmēt šobrīd esošajai politiskajai elitei? Pirms daudziem gadiem Repšs kungs ir atnācis politikā, lai cīnītos ar Tautas partiju. Ja viņš tagad atnāks politikā, viņam nāksies vēlreiz cīnīties ar Tautas partiju numur 2, ar vienotību, ko nevēlēsim viņam veiksmes. Vai tā būtu tāda pozitīva tendence, ka parādītos kāds konkurents šobrīd arī pastāvošai koalīcijai? Es nerunātu par to konkurences pastāvošai koalīcijai, es runātu par citu pieeju iespējams pastāvošai politikai, un ja parādās alternatīvas, un tad nekad nav slikti. Bet jūs redzat kādu citu vispār redzējumu uz politisko rīcību šajā piedāvājumā? Es pieņemu, ka daudziem cilvēkiem nepatīk, ka nesoša koalīcija pārvēršas par Tautas partiju numur 2. Un to mums gan nevajadzētu pieļaut. Vai tas būs Repša kungs vai kāds cits, vēlāk vai agrāk alternatīvas tomēr parādīsies. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums. Šorīt mūsu studijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.